tagad ir vakars. Pirmām kārtām gribu paprasīt, vai no trakajiem kāds ir? Lūdzu pieceļas. Kuri startēja šodien? Aivars teica, 14 komandas pēc sacensību laikā pievienojās 15. Tātad 15. vietu ieņēma komanda ar nosaukumu Smaiduļi. Amēlija, Renārs un Gunita. Un tepat jātur roka uz pulsa. Kā tad bija? Piedalieties pirmo reizi, vai tas jau ir tāds ikgadējs pasākums? Nē, pirmā reize. Cerams, ka ne pēdējā. Mēs arī nākamreiz mēģināsim ierasties, lai šo visu varētu pārraidīt. Komanda Pikachu, Artūrs ar savu dēlu Ričardu, viņam tikai 5 gadi. Puikam, lūdzu! Jūsu komandai pastāsti. Pikachu. Jā, bet kāpēc tieši Pikachu? Meli. Patīk bērniem Pikachu, tā varētu būt. Paldies, jūs esat lieliski. 13. vieta komanda Argonauti. Mihails, Dāvis un Varis. Pasta muzeja apmeklējumu. Jā, ziniet, arī mēs reportieri esam tur bijuši un pasta muzejā tiešām ir interesanti. Un pastāstiet, kā tad jums gāja vai patika šīs sacensības? Jā, man ļoti patika šīs sacensības. Vai piedalīsies nākamreiz arī? Jā, bija viegli trasa. Nu redz, ziņosim, lai nākamreiz ir grūtāka trase. Tā un kā 12. komanda ar nosaukumu Es nezinu. Viktors, Jānis un Artis. Viņam arī ir pasta muzeja apmeklējums. Klāt pie dzirkstošā šampanieša. Jā, jums ir interesants nosaukums, mēs kočiņu reigis, bet nu tomēr kočku saprotam itamā visā dzelā. Ko itāits nosaukums jūs jums šudiņi? Tu kā es nezinu. Ko tu nezini? Nezinu. Nezinu vai viņa. Nu jā, šoreiz nevinēt, bet nokošais viss vēl ir priekšā. Paldies jums, puiši. Nezinu, ar pasta muzeju komandai mūsu filmētāja Elizabete, viņai paldies, un viņa 3. komandai arī dāvina pasta muzeja apmeklējumu. Komanda ar nosaukumu Oranžais kods, Valērijas Edgars Diana. Mēs arī šeit vēl joprojām esam. Kāpēc oranžais kods, sakiet? Kāpēc oranžais kods? Jūs nemaz neesat oranži šodien? Laikapstāji. Oranžais kods. Leģinīgi bēdā. Ļoti nopietni, paldies. Tā un komanda 10. vietā ar nosaukumu, jau slikti redzu, Tirēja Miči. Ilona Andžējs Dāvis. Un lūk, šī komanda ir pirmajā desmitniekā, no apakšējā galajā. Sakiet, kā patika, vai brauksiet nākamreiz arī? Domāju, ka braukšu. Man ļoti patika. 9. vietā komanda Kimlaki, kā viņi teica, tulkojumā lielie asari. Inese, Ilze, Eriks. Un šī komanda saņēma skatītāju simpātiju, viņa vēl kausi klāt. Un Priežu dārza apmeklējums. 8. vieta komanda Jaunmuiža. Mārtiņš Edgars Raivis. Viņi saņem apmeklējumu Terese Egle. Jā, šeit nu gan būs garšīgi, jo Terese Egle mēs šodien arī bijām pirms šīs tiešraides piestājuši un pāēduši. Tiešām tur ir garšīgi. Vai esat apmierināts ar balvu? Ļoti apmierināts, paldies! Nu redziet, tātad Terese Egle, paldies jums vēlreiz! Un 7. vieta Kaminsas Sola, Lauris Armands Mārtiņš. Brīnišķīga kungi, jūs apmeklēsiet kara muzeju. Nu, sakiet, vai jau tur esat bijuši vai pirmo reizi tur iesiet? Nu, jau kādu 4. laikam būs apmeklēt. Jā. Bet katru reizi kaut kas interesantāks. Nu, protams, katru reizi ir interesantāk, tikai galvenais paši pēc tam nesākat karot, jā? Lai mēs tiktos šite nākamajā gadā. Tā saucas olimpiskais sešinieks. Komanda ar nosaukumu 3 vīri bez laivas. Tā jūsu balvā ir pa Cirīti, redzat, braukā kuteris. Jums dāvanu karte izbrauciens pa Cirīti. Nu, redz, kungiem nosaukums 3 vīri bez laivas un kā reiz jums dāvanā tātad ir izbraukums, cik saprot ar laivu pareizi, kā jūs varat komentēt? Jums patīk vispār ar laivu un vai šī ir īstā balva priekš jums? Jā, ļoti patīk ar laivu. Arī jums, jā? Protams, kāda savādāk.
Nu, galvenais, esat uzmanīgi un tiekamies nākamgad tiekamies. Vēl nezinu. Kā nezinām? Zinām. Protams, ka tiekamies. Tā, nu 5. vieta Riebiņu Dzirnavas, Gatis Arnis Dāvis un Aldis 4. startē. Viņi arī saņem izbraucienu ar kuteri, var apvienoties, ja kas. Lūdzu. Jā, un izrādās pilnvarotā persona. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pilnvarotā persona? Saņem dāvanas. Tad kungi jūs deliģēja, ja? Nu brīnišķīgi. Un es te solīju, bet nepaspēju. 4. vietā vienmēr taisa koka medaļas. Nu šai komandai vispār cepuri nost. Ar nosaukumu Opīši, kam pāri 60, kopējais gadu skaits 198. Nu tas nav joka lieta. Un tie ir Felktis, Pušvikovs, Melnīts, Valdonis un Aivars Žugris. Un es kā reportiere būšu ļoti uzmācīga un sakiet, vai tiešām jums kopējais gadu skaitlis ir tik liels? Nu, pastāsts par to liecina, jā. Ja neticat, mēs varam vēlreiz pārbaudīt. Nu, ziniet, es teikšu, ka jūs izskatāties ļoti labi. Jūs esat super, nākamgad būsiet. Nu, ja jaunie ar katru gadu paliek spēcīgāki, mums tieši otrādi, mēs ar katru gadu kļūstam vājāki. Tad jau redzēs. Domāju, ka jā. Es arī tā domāju, tiekamies nākamgad. Šīs 3 komandas tiks pie foršajiem kausiem, ko dāvā Dome, Preļu novada un Preļu sporta skola. Komanda ar nosaukumu Aglūnīši, 3. vieta. Dainis Ēriks Ritvars. Jā, mēs esam šeit pat. Nu jau esam arī saskatījuši to cietušo. Tas, ka jūs esat 3. vietā, nu, tas sāpes taču mazina, vai ne? Es esmu apmierināts ar 3. vietu. Brīnišķīgi 1. gadu piedalāties, vai jau ir pieredze? Pirmā. Nu, redziet, dāmas un kungi piedalās 1. gadu un jau ir 3. vieta. Aplausi, skaļi, ovācijas! Paldies! 2. vieta komanda AUE. Kristers Atis Valentīns. 2. vieta saņem kausus un pirtiņu no Aglonas sakuliem. Jā, daži no komandas izskatās nedaudz apbēdināti. Sakiet, kāpēc jūs tik nopietni šovakar esat? Tomēr to pirmo gribējās, jā? Vislabi, es jūsu acīs redzu, bet kolēģi nedaudz tādi noskumuši. Ir prieks un gandarījums par izdarīto. Bet nākamgad būs. Protams, būs pirmā. Nu, lūk, dzirdējāt, visa Aglona, visa Latvija ir jūsu liecinieki uz gavēlējiem 2. vietai. Ja kāds nezina, pirmās 5 vietas pārspēja pagājušā gada un aizpagājušā gada rezultātu. Ir sevišķi 1. vieta par 2 minūtēm. Trases garums tas pats, bet kur var par 2 minūtēm uz 1 kilometru? Nu, tā ir fantastiska. Un šī komanda saņem apmeklējumu Daugavas lokos. Samukēšana, pirts, kubuls, izbrauciens pa Daugavas veselu diennakti. Teica, ka mani arī paņems līdzi. Komandas nosaukums Kamiņeca AAE, Artis Jānis Aldis. Lūdzu! Ovācija 1. vieta! Ieradies viens komandas pārstāvis, tāpēc tiklīdz būs saņēmis arī apbalvojums, arī mēs, reportieri, dosimies pie viņa, lai uzdotu jautājumus. Sakiet, vai esat apmierināts? Pat ļoti. Un šogad piedalījāties pirmo reizi, vai jau bija pieredze? Nē, pirmo reizi, un mēs komandu salasījām ļoti ātri, un komandas biedri tagad ir Rēzeknē spēlē nakts turnīrā, tāpēc esmu viens. Jūs esat trenēti, jā? Tātad... Nu, jā. Ko jūs trenējaties? Fizisku, atletisku un vieglu atletiku. Tātad visa Aglona, visa Latvija dzirdēja, kas ir jādara, lai ar pirmo reizi būtu 1. vieta. Aplausi vēlreiz 1. vietai.
Bet lai jums skaisti svētki un tiksimies droši vien arī nākošajā gadā, cik brīnišķīgi ir Aglonas estrādē un ka šeit ir vislabākā vieta uz pasaules. Uz redzēšanos! Mīļš visiem paldies! Ja ziniet, ir tāds teiciens, troks vai nu Rogovkas, tagad būs troks vai nu Kamincas. Un paldies, tiekamies nākošgad!